Labdien, cienījamie kolēģi! Saeimas zālē mūsu acu priekšā ir ozolkoka plāksnes ar bronzā izlietiem mūsu Satversmes pirmajiem 2 pantiem. Un tā ir kā liecība par mūsu valstiskuma dibinātāju sapņiem un iecerēm, ka Latvija ir neatkarīga un demokrātiska republika un ka Latvijas valsts suverēnā vara pieder Latvijas tautai. Un, cienījamie kolēģi, laikā, kad te patais mūsu robežām notiek uzbrukums demokrātijas, brīvības un neatkarības vērtībām, izšķiroši svarīgi šo vērtību kopumu aizstāvēt un sargāt mūsu zemē, Latvijā. Demokrātija dod iespēju Latvijas tautai reizi 4 gados lemt par savu interešu pārstāvību Saeimā. Tāpat, kas ir nozīmīgi. Kolēģi, lūdzu klusāk. Paldies. Tāpat Satversmē nostiprināts Latvijas tautas tiesības īstenot savu suverēno varu, pieņemot valstiskus lēmumus tiešā veidā ar tautas nobalsošanu. Cienījamie kolēģi, vēlēšanas notiek reizi 4 gados, un tādā veidā Saeimas sastāvs tiek arī vērtēts un mainīts. Taču, kolēģi, ar tautas nobalsošanu kā demokrātijas realizācija gan ir acīm redzamas problēmas. Pēdējo reizi tauta izteica savu viedokli 2012. gadā. Tātad jau teju 12 gadus šis nozīmīgais demokrātijas un sabiedrības līdzdalības instruments, kolēģi, nestrādā. Un tam ir dibināti iemesli. No vienas puses ir kļuvis vienkāršāks šis process, iespēja parakstīties par tautas nobalsošanas nepieciešamību ir dota arī attālināti ar internetu starpniecību, tātad caur Latviju LV. No otras puses, process padarīts ir daudz sarežģītāks, jo tikai daļā gadījumu tas iespējams ir caur Latviju LV. Citos gadījumos tikai klātienē, pašvaldību noteiktās īpašās parakstu vākšanas vietās. Un tāda parakstu vākšana notiek tieši šobrīd. Un tur nav iespējams balsot ar internetu starpniecību. Lai varētu notikt tautas nobalsošana, to ar parakstiem vispirms ir jāatbalsta 1/10 daļai vēlētāji. Tātad uz šodienu tas būtu aptuveni 154 000, var arī precīzāk teikt 241 vēlētājs. Tātad vairāk nekā 154 000. Un, cienījamie kolēģi, parakstu vākšana tautas nobalsošanai vienā gadījumā iespējama parakstoties ar internetu starpniecību, citā gadījumā parakstu vākšana, kur laiks ir tikai 1 mēnesis. Ja internetā var parakstīt tās parakstu vākšanas, kur termiņš ir 1 gads, tad tagad, kad ir 1 mēnesis, šāda iespēja internetā savu parakstu uzlikt nav. Diezgan neloģiski, vai ne? Tāpēc apvienotais saraksts, lai labotu šo netaisnību, ir iesniedzis šos grozījumus, un mēs ceram uz visas Saeimas atbalstu, jo šādā veidā mēs stiprināsim demokrātijas principus. Paldies!